Draudze ir līdzvērtīga daudzām citām nevalstiskām organizācijām, kādas te mums riņķī ir. Draudze tajā ziņā ir neatkarīga, mēs šeit sanākam kopā, mēs nostrāžam kaut kādas savas mērķi, mēs darām kaut kādas savas lietas, citas organizācijas dara citas lietas, un, teiksim tā, draudze šeit pastāv. Taču līdz pat 22. gadam, līdz 1922. gadam, baznīca, luterāņu baznīca, saskaņā ar valsts likumu, bija valsts pārvaldes sastāvdaļa, kas nozīmē to, ka baznīca un valsts bija apvienotas, proti baznīca bija valsts varas, valsts pārvaldes daļa. Tāpat kā mēs tagad sakam, ka, piemēram, ieņēmuma dienests ir valsts pārvaldes daļa, vai ekonomikas ministrija ir valsts pārvaldes daļa, tā arī toreiz baznīca ir, tā teikt, garīgā ministrija, vai ne, valsts pārvaldes sastāvdaļa, un baznīca tika vadīta caur valsts likumdošanu. Proti, ja šobrīd baznīca pati ievēl, piemēram, draudzes padomi, visas draudzes kopā ievēl baznīcas konsistoriju vai virsvaldi, ievēl arhibīskapu, teiksim tā, šī baznīca tiek vadīta, tad tolaik baznīcu vadīja pilsētas valde, kas iecēlta draudzes administrācija. Iedomājieties, ir dīvaini, vai ne, ka, teiksim, Rīgas doma ieceļ kaut kādu administrāciju, kas šeit visu nosaka un vada, pamatojoties uz valsts likumiem, jo valsts pieņēma baznīcas likumus, baznīcas atvērsmu, to kārtību, kā baznīca funkcionē. Un līdz ar to tad par draudzes locekļiem kļuva nevis cilvēki, kuri tā kā jūs esiet pieņēmuši kādu lēmumu, tā ir jūsu personīga izšķiršanās, jūs esat ko tā izlēmuši un piedzīvojuši, tā ir tāda jūsu lieta, jūsu atbildība, bet par baznīcas locekļiem kļuva katrs, kurš tika šeit kristīts, un kristīts tika katrs, kurš šeit dzīvoja apkārt baznīcai, baznīcas teritorijā, draudzes teritorijā. Un Krievijas impērijas likumi šajā ziņā bija ļoti tādi noteikti, proti, ka ja cilvēks ir reiz piedzimis, tad viņam ir jātop arī kristītam, un tas ir jāizdara 1-7 dienu laikā, kopš bērna piedzimšanas. Viņš ir jātop krist. Un ja gadījumā tas netiek izdarīts, tad tēvam ir jāierodās pie mācītā un jāsniedz paskaidrojums, kāpēc, lūk, bērns nav nokristīts. Un tas ir jādara visiem cilvēkiem, kuri baznīcai pieder. Un, protams, kā es jau teicu, zinām, opozīcija pret pastāvošo valsti, pret to politiku, pret to visu, kas notika, baznīca tai skaitā, jo baznīca daļa no valsts iekārtas, no valsts pārvaldes, radīja arī to plūsmu, kad cilvēki no baznīcas izstājās. Un es domāju, ne tik daudz varbūt kaut kādu garīgu iemeslu, vai arī varbūt ticības dēļ, bet kad cilvēki negribēja piederēt, teiksim, tam tai plūsmai, tai iekārtai, pret kuru viņi bija opozīcija. Un tāpēc ir jau liels draudz locekļu skaits. Jo tie ir cilvēki, katrs, kas šeit ir kristīts. Un tev te nokrist, un tu varbūt te atnācis, nezinu, reiz 5 gados, bet tu esi sarakstos. Un no tā rodās šie daudzie tūkstoši. Kas, protams, mainījās pēc Pirmā pasaules kara. No vienas puses arī tāpēc, ka kādi cilvēki bija aizbraukuši, vai kādi cilvēki bija arī karā krituši, un piedzīvotājs skaits bija samazinājies. Bet arī tāpēc, ka sākot no 22. gada, kad izveidojās Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca, neatkarīga baznīca šajā valstī, kura bija neatkarīga un patas noteica savas lietas, neiegrimšu sīkumos, protams, bija dažādas nianses, bet pa lielām principā tā tas ir, kad baznīca kā neatkarīga daļa šķirta no valsts, izveidojās 22. gadā, un tika noteikts princips, ka par draudzes locekli ir katrs, kurš ir kristīts un iesvētīts, un kurš ik gadus apliecina savu piederību šai konkrētai draudzei. Kas nozīmē, ka tev katru gadu bija ar ziedojumu palīdzību, teiksim, ziedojot savai draudzei, tas bija apliecinājums, ka tu šai draudzei piederi. Līdz ar to radās tā sistēma, ka draudzes loceklis ir cilvēks, kurš apzināti apliecina savu piederību šai kopībai.
Un līdz ar to tad tie cipari uzreiz bija savādāk. Tie cipari tūdaļ pat kritās, un var sacīt, ka tie cilvēki, kuri tad arī ir tajos 4000 vai 3000 20. gadu otrajā pusē, un tie ir tie cilvēki, kas no tiem 12 vai 16 tūkstošiem, tad šo, teiksim, piederību draudzē, šo ticību Dievam, viņi bija ņēmuši pietiekami nopietni, lai tad, šo te savu piederību draudzē alaži kaut kā apliecinātu un nākt šeit un piederēt šeit. Kā jūs redziet, tad pamatā 30. gados draudz locekļu skaits varbūt nedaudz mainās, bet man ir arī aizdomas, ka bieži vien tas, piemēram, tas 38. gada 6000, tas šķiet tāds mazliet no gaisa paķēta cipars, vai ne, ka vajadzēja, teiksim, kaut kādu ciparu izrakstīt. Bet tā apmēram 4, 3, 2 tūkstoši cilvēku piederēja šeit Luteras draudzē. Pēc kara ir palikuši tikai nepilni 800 cilvēku, kas ir arī saprotams, daudz aizbrauc. Bet tad, kas ir interesanti, jūs redziet, ka līdz 60. gadam noteikti draudzes izaugs. Un Lutera draudze ir viena no tām padomu laikā draudzēm, kas bija ļoti aktīvas draudzes. Viņa bija liela draudze. Un te ir kaut kāds man fotogrāfijas, redziet, dievkalpojums 55. gadā. Mūsu baznīcas, vai ne? Tie paši lukturi. Cilvēki daudz, grūti tikai pateikt, vai tas ir kāds svētku dievkalpojums vai parastais. Svētkos cilvēki bija vairāk. Varētu spriest, ka viņiem rokās ir lapiņas, ka tās ir dziesmu lapiņas, ka tie ir svētki. Bet, ja mēs paskatāmies uz cilvēku vecumu, mēs redzam, ka tie ir lielā mērā cilvēki, jau padzīvojuši, nezinu, ap 60 tāpēc, varētu sacīt. Tas jau nav, tas ir tāds ieskats. Bet, baznīca bija ilgi. Tas tomēr ir kāda interesanta kāda lieta. Jūs redzat, kā stagnācijas laikā 700, lielākais kritums 80. gadā 360 cilvēki, 90. gadā, kad sākās apmot 700. Un tad jūs redzat, sākās draudzes izaugsme, ka šobrīd mēs esam šajā izaugsmes arī daļā, ka proti katru gadu draudzes locekļu skaits diezgan ievērojami pieaug. Un no šiem cipariem es izdaru vienu secinājumu. Un viens ir tas, ka vismaz Lutera draudzes kontekstā tas, ka 30. gados draudzes locekļu skaits bija ļoti liels, un tagad viņš ir, teiksim, mazāks daudz, un ka neatkarīgās Latvijas laikā baznīca bija tāda milzīga varana liela, tas pie mums šeit tā nav redzams. Mēs redzam, ka 30. gados draudzes locekļu skaits nav tas lielākais draudzes vēsturē. Un pamatā tie ir cilvēki, kas ir palikuši vēl no tās Krievijas impērijas. Jo nākamā tabulā, protams, jāsaka, ka visam līdzi ļoti cīnēs draugi. Nākamā tabulā mēs redzam iesvētīto skaitu. Un kā jūs redzat, tad, šajā laikā, sākot no 2000. vai 90. gada, šis skaitlis ir ievērojami lielāks nekā tas bija jebkad baznīcas vēsturē. 30. gados 80, 90, 70 cilvēki tika iesvētīti, iepratīkam 4000 un 3000 lielajai draudzē ļoti maz. Līdz ar to mēs varam vienkārši tā, varbūt, vai pašiem labāk sajūt arī apzināties, ka mēs ar jums esam vienā laikā, ka šī draudzes aug tik strauji kā nekad. Tas ir tāds laiks, kad cilvēki viņai piepulcējās un varbūt, kāpēc es teikšu, tas ir varbūt tāds arī tāds zīme, kas pasaka kaut ko labu arī par šo mūsu laikmetu, kuru mēs vienmēr esam sacījuši, ka viņš ir tāds ļoti negarīgs, vai ne, un ka cilvēki par Dievu neinteresējās un tam līdzīgi, bet, ir kaut kādas zīmes, kas saka, varbūt gluži tā tas nav. Protams, Lutera draudze ir šobrīd lielākā draudze Rīgā un arī visā Latvijas luterāņu baznīcā, un šobrīd ir, mazliet pār 4000 cilvēku. Šie cilvēki visi ir tie, kas minimums, viņi šeit ir klātesoši, viņi nav uz papīra, tie cilvēki šeit nāk, kas šeit finansiāli un dažādā citā veidā draudz atbalsta.
teiksim, nu, tie cilvēki, kas šeit ir klāt. Tik daudz. Es arī tūlītās varētu beigt, jo mums ir jāķerās pie kaut kādām nākošām lietām. Es vēl tikai varbūt dažas jums tādas bildes